Šobrīd mēs esam izgājuši cauri visiem sagatavošanās posmiem. Mēs arī apskatījām biežākās kļūdas, uzsākot low-carb uzturu. Un šajā video es gribu iedot tādu kā struktūru, kas ļoti palīdz visas tās sagatavotās receptes un maltītes izveidot, salikt priekš sevis tādā ļoti vienkāršā formātā, lai tu skaidri zinātu, ko taisīt ēst, ko gatavot un tā tālāk, un lai viss būtu super vienkārši. Tātad es to saucu par maltīšu reizrēķini, un faktiski tev šīs uztura izvēles, šis maltīšu reizrēķins būtu jāzina, pat ja tev pamodi nakts vidū, tāpat kā kādreiz, es nezinu, man vismaz pamatskolā mācīja, kad reizrēķinam ir jābūt tā, ka tev pamodi nakts vidū, un tev ir jāmāk uzreiz noskaidīt, tā man vismaz matemātikas skolotāja teica. Un maltīšu reizrēķins ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Tātad šis ir tas rāmis, kādu tu vari sev arī iezīmēt, burtnīcā vai vienalga, kur to dari. Un tātad tie burti un cipari nozīmē sekojošo. Tātad tev ir 3 brokastu ēdieni, brokastu ēdieni, 1. brokastu ēdiens, 2. brokastu ēdiens, 3. brokastu ēdiens. Tad tev ir galvenā maltīte 1, galvenā maltīte 2, galvenā maltīte 3. Un tad ir deserts, vai ne? Ir 1 deserts, ir 2 deserti, ir 3 deserti. Tikai tāpēc, ka mēs ēdam low-carb uzturu, nenozīmē, ka mēs neko garšīgi nevaram ēst. Joprojām var pagatavot visādas labas lietas. Un tad mums ir ātrās uzkodas, kas būtu, teiksim, kaut kas tāds, ko tur ātri paķerst, apēst, kas burtiski neprasa vairāk kā 5 minūšu piepūle vai pat mazāk. Ir garšvielas un mērces, un tad ir izvēles darbā. Ja tu ej uz darbu, vai arī te varētu būt izvēles ārpus mājas vai jebkas cits. Un tātad šis maltīšu reizrēķins ir, tu viņu aizpildi ar tām receptēm un tām idejām, ko tu izvēlējies iepriekšējos soļos. Tātad šeit tu ieliec tādas receptes, 3 brokastēdienas, 3 galvenos ēdienas, 3 desertēdienas, kurus tu vari ēst ikdienā, kuri tev ļoti garšo, kur ir visi pieejamie produkti, un respektīvi tie ir tie ēdieni, tā ir tava ēdienkarte, tā ir tava pamata ēdienkarte. Jo arī šobrīd visticamāk, teiksim, pirms tu uzsāki low-carb uzturu, tu ēdi salīdzinoši līdzīgus ēdienus, nav tā, ka katru dienu bija pilnīgi cita lieta, un visu laiku jau rotēja kaut kādas lietas, un šeit ir tieši tas pats. Tu izveido savu personīgo maltīšu reizrēķinu, un tad tu, teiksim, brokastīs grib ēst, tu zini, ka tev ir uzreiz 1, 2, 3 izvēles. Šitās ir tās 3 noklusējuma izvēles, ko tu gatavo ikdienā. Vai arī tu atnāc mājās, es domāju, ko es varētu taisīt ēst, tev nav jādomā, tev uzreiz ir 3 galvenās izvēles. Un šeit pie ātrajām uzkurām tieši tāpatās, tev gribas kaut ko uzkost, tu jau esi pierakstījis uzreiz, tu zini, ko paņemt, ar garšvēlām mērcēm tieši tas pats un ar izvēlēm darbām tieši tas pats. Tātad es gribu parādīt savu personīgo uzturu, maltīšu reizrēķinu, un tātad viena piezīme, jums nav obligāti jāēd šāds pats tas maltīšu reizrēķins. Šis ir mans personīgais burtiski, šis ir tas, ko es ēdu ikdienā šobrīd. Tā tas arī izskatās, un tā tas ir izskatījies pēdējos pāris gadus, tā kā plus mīnus. Un respektīvi man ir 3 brokastu izvēles, vai nu tās ir 4 olas kultnī ar savu piepariem, un tur varētu baziliku pielikt klāt, ja ir sezona. Tad ir saceptas sēnes ar sīpoliem, plus apceptas cauraudzes, tur dzūgus paveideri, kā kurš to sauc, un tur tas var būt kūpināts, tas var būt augsts, vienalga, kā viņš jau ir iepriekš tur apstrādāts, viņš var būt arī jēls, teiksim, un tad es izcepšu tur bekons. Vai arī apceptas lielopgaļas dezas ar gurķu un tomātu, tas dezas tur arī var pamainīties no sezonas, bet šobrīd es ēdu virs matrens, vienkārši lielopu dezas ir garšīgas. Bet jā, teiksim, un tās ir tās 3 galvenās izvēles. Es katru rītu tā kā nedomāju no jauna, ko es tagad taisīšu ēst. Man ir šīs 3 izvēles, kuras, principā, jau ēdu, kā jau es teicu, gadiem ilgi. Tur, teiksim, tā desa var pamainīties, vai arī, teiksim, tas caurauģu vietā var būt kaut kāda cita gaļa, kaut kāda šķiņķis vai kas, bet pamatā šīs ir tās lietas, ko es personīgi katru rītu brokastīs ēdu, un baigi man tas no dienas uz dienu nemainās. Līdz ar to man par to nav jādomā vispār ikdienā. Tāpatās arī vakariņas. Ir lielops steiks ar vēršatus un kreses salāti, cūgais karbonāde ar zaļumiem, un vists un dārzeņu zupu. Un šie ir 3 pamatēdieni, kuri diezgan bieži ienāk manā ēdienkartē. Un tam lielopu steikam es varbūt citreiz tur piecepšu sēnes klāt ar sīpoliem, ja man ir garstāvoklis to darīt. Cūgaļas karbonādē es varbūt citreiz sacepšu kaut kādus 2 dārziņus vēl klāt.
Bet es varu ēst arī vienkārši cūgaļas karbonāts ar kaut kādām salātu lapām, ja man ir galīgs slinkums taisīt ēst, un viss un dārziņas zupa. Šī ir tā galvenā lieta, kas aizņem visvairāk laika, lai to pagatavotu. Un te burtiski ir jāpiepolās, bet šī ēdiena ir 20 minūtes maksimums. Un tad ir deserts, bļoda rogām, mandeļu šokolādes cepuma vai putkrējums ar zemesriekstu sviestu. Un šīs 3 opcijas. Šitas neko neaizņem laiku, burtiski tikai nomazgāt ogas. Šeit ir labi, šis varētu aizņemt laiku, bet es jau zinu to recepti no galvas. Man tur baigi nav jādomā, es vienmēr zinu, ka viņi ir garšīgi un es viņus varu pagatavot. Un putkrējums ar zemesriekstu sviestu tieši tāpatās aizņems man 5 minūtes, ja man kaut ko gribās ātri uzkost. Un tad ir uzkotas, kas ir cepeškrāsnī cepts siers vai arī garšvielu rieks, kā es viņu saucu. Cepeškrāsnī cepts siers burtiski būtu, kur es sagrieztu sieru šķēlēs, ielikt viņu uz cepuma papīra cepeškrāsnī un viņš izceptos, ja tā kā izkust, un tur principā krīt vai cepums sanāk no siera. Un garšvielu rieksti, kur es burtiski paņemšu riekstus, uzpilināšu bišķiņu olīveļu un sabēršu garšvielas, tur smalcinātu papriku, ķiploku, sāli, kaut kādus vēl, kas man tur ir par rokai, un ir gatava uzkoda. Un arī, ja man gribās kaut ko uzkost, šitie ir 2 varianti, kas man vienmēr garšo. Es zinu, ka man viņi garšo, šīs ir pārbaudītas lietas. Mērcis tieši tāpatās gaišā sojas mērcis, balzamiko etiķis, bazilika etiķis, olīveļa, sāls, 5 piparu maisums un baziliks. Šis ir mans pamats. Loģiski es citreiz varbūt kaut ko paeksperimentēju, bet pamatā šīs ir tās galvenās lietas, kas visu laiku atrodas manā virtuvē. Un darbā šobrīd es ēdu cūgaļas gulašu ar kāpostu salātiem. Tā ir mana top izvēle. Es vienmēr zinu, ka viņi ir draudzīga low-carb uzturam. Un tas mans aicinājums tev ir paņemt šito pašu rāmi. Tev nav jāēd šīs pašas lietas, bet no tiem sarakstiem, ko mēs iepriekš izveidojam, no tam receptēm, ko tu izveido savu personīgo maltīšu reizrēķinu. Tātad izdomā 3 brokastēdienas, 3 galvenos ēdienas, pusdienas vai vakariņas, un 3 kaut kāds deserts, ātrās uzkodas, savus mīļākās garšvielas un mērķus, un padomā, kas ir tās izvēles darbā, ko tu vari izvēlēties, kas atbildīs low-carb uzturam. Un tad te nosacījumi šim maltīšu reizrēķinam ir sekojoši. Maltīšu reizrēķins nav kaut kāds maltīšu plāns, kam ir jāsako. Tu vari droši izvēlēties, kuras ēdienas, kurā brīdī ēst. Tu vari ēst brokastēdienas vakariņās, tu vari vakariņas ēst brokastīs un tā tālāk. Šī nav kaut kāda secība, ka es ēdu brokastis, pusdienas vakariņas. Nē, es katru dienu vienkārši šīs ir 3 izvēles, no kurām es katru dienu varu izvēlēties. Vienalga, es citreiz ēdīšu lielāpu steiku brokastīs, ja man ir lust viņu gatavot. Šis nav tā kā secīgs maltīšu plāns, šīs ir izvēles, kuras tu vienkārši stabili zini, ka tās ir low-carb uzturam draudzīgas izvēles, un tev nav jādomā, vai šis atbilst uzturam vai nē. Numur 2, tev ir jāzina, kā tās maltītes 100% pagatavot bez jebkādām receptēm. Šie ēdieni tev ir jāiegaumē, tāpēc ir svarīgi uztaisīt viņus ļoti vienkārši, lai tur nav daudz jādomā. Numur 3, tev ir jābūt 100% pārliecinātam, ka visi produkti ir 100% low-carb uzturam draudzīgi. Tāpēc tu iepriekš jau sagatavo to visu, tu visu pieraksti, tu jau zini, ka viņi ir low-carb uzturam draudzīgi, un tev nav vispār jādomā par to, tiek noņemts tas smagums, tas stress, kur tev ir jādomā, ka vai šito es drīkstēs, vai šito es nedrīkst. Nē, tu jau esi izdomājis, tu jau zini pēc noklusējuma, ka viņi ir low-carb uzturam draudzīgi. Numur 4, visiem produktiem ir jābūt pieejamiem vietējā veikalā. Visus ēdienus, ko tu šeit liec iekšā, viņiem ir jāsastāv no produktiem, kurus tu vari nopirkt savā piemājas veikalā. Nedrīkst būt tā, ka ir kaut kāda ēdiena, kur tev sastāvdaļas ir jābrauc uz pilsētu. Tur, pusstundu jābrauc uz pilsētu, uz lielo veikalu, lai tu kaut ko nopirkt. Visiem tiem ēdieniem ir jābūt vienkāršiem no tādiem produktiem, kas tev ir pieejami. Manā gadījumā viens izņēmums ir šie mandeļu šokolādes cepumi, bet, lai gan man pie mājām tehniski var arī nopirkt tos mandeļu miltus, bet citreiz, kā es būšu izbraucis, tad viņas nevarēs dabūt, bet pat ja man viņi nebūtu pie mājām, es viņus gatavoju ļoti retu, man vienmēr mājās ir iepirkti tie mandeļu milti un tā šokolāde, viņi tur stāv, ja man vajag, viņi vienmēr tur ir, bet šis ir vienīgais ēdiens, kuras nevarētu kaut ko dabūt pie mājas veikalā iespējams, bet pārsvarā visas pārējās lietas es varu nopirkt savā piemājas veikalā. Un, ja ir vajadzīgs, es varu modificēt. Pat, ja es būtu izbraucis kaut kur, man nebūtu tūmā pieejams mana maksima, tad gan arī visu šīs lietas tāpatās var dabūt jebkurā veikalā. Un, ja kaut kāda izmaiņa vajadzētu, es viņu varētu uztaisīt. Numur 5. Ja tu gatavo arī citiem, tad šiem ēdieniem ir jābūt ar pārējo apstiprinājumu.
visiem pārējiem, kuriem tu gatavo, arī ir plus mīnus jābūt mierā ar šiem ēdieniem. Ne visiem, kā vienmēr ģimenē ir kaut kādas preferences, kāds varbūt kaut ko nēd, bet ir jābūt tā, ka gandrīz visi var ēst tieši to pašu lietu, ja tu esi pārnācis vai pārnākus mājās, un tev ir jāuztais vēl ēst, un tev ir slinkums taisīt ēst, tu vari paķert šito uztaisīt, un visi būs apmierināti, un vispārējais tā kā dabū pārējo cilvēku apstiprinājumu arī. Pirms tam paeksperimentējot, loģiski. Un gatavošana galvenais nedrīkst būt ilgāk par 30 minūtēm. Tā kā ideāli mazāk. Tātad šīs maltītes gatavošana nevar aizņemt vairāk kā 30 minūtes, jo atkal viņam ir jābūt super vienkāršam. Un izveido savu sākotnējo ēdienkarti balstoties uz šiem principiem. Pirmās nedēļas vadies tikai pirmās pāris nedēļas ēdot lokarbu uzturu. Es tev iesaku tikai ēst, sekot šiem ēdieniem. Ja kaut kas nestrādā, tev būs jāapmaina. Tev tāpatās tagad saliks to plānu, un kaut kas nestrādās. Tu sapratīsi, ka tev kaut kas negošo, kaut kas nav pieejams. Tas ir ok. Pirmās nedēļas atrodu šo savu ideālo plānu, droši aizstāju kaut kādu recepti, un tikai tad, tev ir svētdiena, tev nav ko darīt, tev ir entuziasms un vēlme eksperimentēt virtuvē, tikai tad tu vari paeksperimentēt virtuvē, pamēģināt kaut ko ārpus šī saraksta, kaut ko sarežģītāku, bet savādāk ikdienā tajā dienas skrejienā vadies pēc šī maltīšu reizrēķina principa, un tev tiks noņemts milzīgs smagums, ka tev katru reizi ir jādomā, ko ēst. Izveido šo reizrēķinu priekš sevis, un sāc pēc viņa vadīties, un procesā viņa bišķiņ pieslīpē to, lai viņš tev pēc iespējas vairāk darētu. Un tāpēc es saku, tas perfektais maltīšu reizrēķins izveidosies ar laiku. Ar pirmo dienu tev nebūs viņš ideāls, tur būs kaut kas bišķiņ jāpamaina, bet mainot un pieslīpējot, tu atradīsi tādu perfektu maltīšu reizrēķinu, un tad tās maltītes tu pēc noklusējiem jau gatavos, tev vairs nebūs jādomā un nebūs par to visu jāuztraucās. Tā kā pieķereši tam uzdevumam, izdara to, un tad mēs varam virzīties tālāk.